Labdien, kolēģi, draugi, mācību spēku, visi klātesošie. Mani sauc Jānis, un es esmu testētājs. Man ir ļoti liels prieks būt atkal šeit RTU telpās pēc, var teikt, 20 gadu, neteiksim pauzes, bet pēc 20 gadiem pavadītiem profesionāli testēšanas amatā, jo tieši mana karjera sākās šeit RTU, Datorzinātņu fakultātē, ne šajā jaunajā skaistajā ēkā, bet, diemžēl, vēsturiskajā Mežielā. Un tobrīd, kad es sāku, man godīgi sakot, nebija tā mazākās nojautas, ka es kļūšu par testētāju. Un no pirmajām dienām, kad es sākšu strādāt šajā profesijā, es to iemīlēšu tik ļoti, ka es godīgi sakot negribēšu neko citu. Es ceru, ka profesors Jānis Grabs nav šeit auditorijā, lai viņš man piedod. Es pabeidzu maģistrus projektu vadībā pie viņa, bet es nevienu dienu neesmu pavadījis, lai gan es nešaubos, ka projektu vadība ir tiešām ārkārtīgi interesants amats un profesija, bet manas sirds pieder testēšanai. Jo testēšanas pasaule ir tik ļoti plaša, cik plaša ir arī tas, ko Krista dara, tas, ko stāstīja Antons. Un tur, kur iet visas tehnoloģijas, jo testētājs ir tas, kas nāk līdzi tam visam un pārbauda, vai attiecībā pret klientu, to, ko mēs esam saražojuši, patiešām tas tā, kā tas ir nepieciešams. Šobrīd Accenture Baltijas ietvaros es vadu 180 cilvēku komandu. Tas ir, protams, ārkārtīgi interesants, bet arī grūts darbs. Un tā pašā laikā es strādāju projektā kā testēšanas procesa vadītājs. Un, godīgi sakot, pa laikam pieslēdzos arī šur tur pie maziem praktiskiem testēšanas darbiem. Tad, kad es ģimenei pirmo reizi pateicu par to, ka... Jūs nezījāt to slaidu. Pirmo reizi, kad es pateicu ģimenei par to, ka es esmu testētājs, protams, bija ļoti daudz sarauts uzacis un neskaidri tādi jautājumi, kas tas tāds ir, jo tas tomēr bija savi 20 vairāk gadu atpakaļ. Un, godīgi pirmās pāris reizes gan arī mājās šiem te radiniekiem, gan arī kolēģiem vai arī draugiem, nācās paskaidrot tā sīkāk, kas tas tāds ir. Vārds testētājs, testēt. Tātad pārbaud kaut ko, vai ne? Jautājums uzreiz jums varbūt paceļat godīgi rokas. Kurš no jums kādreiz dzīvē bijis testētājs? Daudz, bet ne visi. Jā. Es domāju, ka tie pārējie, kas nepacēla rokas, arī noteikti vai nu šaubījās, vai iekšēji tomēr pie sevis jūta, ka vai ir bijuši vai nav. Bet patiesībā, ko es vēlos teikt, ka testēšana mums visiem ir, var teikt, asinīs. Jā, es redzu, ka māja kolēģa galva, tā tas ir, jo mēs pa lielam šī darbība, pārbaudas darbība, mums ir viss apkārt. Mēs vai esam, bērnībā šādi jokojušies pie stabiem, vai arī katru dienu mēs ejam ārā no mājas, un ko mēs darām, mēs pārbaudām. Maks, atslēgas, telefoni, kas no kuram ir svarīgākais. Un nozīmē, ka arī, kā mums teica Kristīna, ka gatavojam ēst, mums ir recepte, mums ir plāns galvā, kā mēs vai paši paidīsim, vai iepriecināsim savus draugus vai mīļotos, un tad mēs pārbaudām pagājušajam, vai tas patiešām ir tā, kā mēs to sagaidām. Un ikdienā vēl tāda pavisam noteikti, pavisam maz darbība ir tēja, kafija, vai pa karstu vai nav pa karstu, ko mēs varam padzirties. Un godīgi jums pateikšu, ka testēšana dzīvē vai profesionālajā sfērā ne ar ko neatšķirās no šī te. Ja? Mums ir bāze, mums ir lieta, uz ko mēs skatāmies, vai vienalga tās ir ēdiens, vai tas ir kafija, vai tas ir aplidojis stabs, bet mums ir galvā vīzija, vai atkal galvā vai uzrakstīts papīra vīzija, kam ir jānotiek, kam ir jāizpildās, un mēs pret šo arī pārbaudam. Tas ir pats sākums, var pat apakšņu testēšanas profesijai. Jo tālāk mēs ejam, protams, mums nāk tālāk dažādi rīki. Ja, un tas, ko jūs redzat, pirmais, to arī šeit dzīvē sauc par testeriem. Ja, tie testeri, kas ir drogas veikalos, plauktiņos, ja, un mēs varam pārbaudīt, vai šī smarža atbilst mums vai ne, vai tas, ko mēs vēlamies. Vai arī, ja mēs ejam tālāk, tad jau nopietnāk, ja šie lakmus papīriši skābumu vai arī sārmu noteikšanai ūdenī, un līdz pat tādām sarežģītām iekārtām kā voltmetriem un vēl tālāk. Nozīmē, ka tas, ko mēs ikdienā darām un mēs mākam, mēs pielietojam tāpat testēšanu neatkarīgi, kur tas notiek. Vai tā būtu manuālā testēšana, kur mēs primāri balstamies uz savu pieredzi, uz dokumentāciju un pamatā visu darām ar rokām, vai tas būtu testa automatizācija, kur mēs jau pielietojam ļoti daudz dažādas platformas, rīkus, protams, sekojot līdzi industrijas jauninājumiem, industrijas tendencēm, vai tie būtu nefunkcionālie testi, kur jau mēs pievēršam uzmanību nevis tieši kā funkcionē sistēma, bet cik ātri tā reaģē, cik ātri tā atbild mūsu vajadzībām un, teiksim, arī pat klientu vajadzībām. Līdz pat testēšanas vadīšanai, kur varbūt šobrīd vairāk darbojos es, kā mēs strādājam ar cilvēkiem, kā mēs vadam šos procesus. Un atkal, mēs testējam tur, mēs pārbaudam, vai process ir atbilstoši mūsu vajadzībām un mūsu iekšējiem standartiem.
Un tāpēc testētājs drīkst izteikties, manuprāt, no manas puses. Testētājs ir tas, kas ir nevis pats centrālākais, bet kuram rokas, diemžēl, nesmuk teikt, stiepjās visur, viņš pastāvst visur un pieskarās un paaistiek. Jo viņam ir jābūt šim te pārstāvim, kas patiešām nodrošinās šo kvalitāti. Un tas ir viens no tiem galvenajiem atbildēm uz jautājumu, ka mēs, protams, runājam, bet kas tad ir testētājiem darba produkts? Kāda visbiežākā atbilde, ko pasaka? Saka, testētājs ražo kļūdas. Es ļoti atceros, neražo testētājs kļūdas. Testētājs varbūt norādas kļūdā, bet testētāja uzdevums būtu tieši nodrošināt, ka produkta kvalitāte, pārliecība par šī produkta lietojamību biznesa lauciņā vai klienta pusē pret viņa savukārt klientiem ir tāda, kāda ir nepieciešama. Un mēs esam runājuši daudz un dīt par šo varbūt to nozīmi, cik ļoti būtu jāliek uzsvars uz vienu uz otru, bet jo tālāk mēs ejam šajās sistēmās vai sistēmas sarežģītības pakāpēs, jo svarīgāk ir nozīme testētājiem. It sevišķi spriežot un runājot par šo risku mazināšanu. Jo ikdienā, ar ko mēs sastrādājamies vai darbojamies daudz, ir mobilās aplikācijas, web aplikācijas, varbūt mājās, televizoros, arī viss šīs pārvaldības sistēmas, bet tāpat ir ļoti daudz lietas pasaulē, kas mums nodrošina, teiksim, tā drošību, dzīvību, un kur arī nepieciešama testēšana. Un tur jau šis teiksim, tā prasība par testēšanas teiksim, tā punktualitāte ir daudz lielāka, jo tur jau ir atkarīgs no tā, kāda būs mūsu nākotne. Šis ir uzskatāmībai, kāds izskatījās pirmais, jebkad dzīvē noformētais kļūdas paziņojums. Nabaga kode, kas bija ielidojusi skaitļošanas mašīnā 1947. gadā Harvardā, tika pielīmēta pie lapiņas un blakus tai tika uzrakstīts, ka tamdēļ nestrādāja noteikts algoritms, noteikta mašīnas funkcija. Un šī ir tā viena no tām lietām, ko testētājs arī sniedz projektam. Ja? Šis kļūdu paziņojumi, kļūdu reģistrs, kas nav primāri mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums, ja mēs runājam, programmētājs ražo kodu, biznesa analītiķis ražo dokumentāciju, testētājs neražo neko tādu taustām, bet tāpatās tad ir dzīvē bieži gadījumi, ka pie testētāja vēršās kā pie pēdējā, prasot, varam tad palaist, varam likt produkcijā. Ja. Un tāpat, lai arī apzinoties šīs nepieciešamības, pastāv ļoti daudz arī stereotipi, kur mēs bieži ikdienā saskaramies, kāpēc testēšana varbūt cituprāt ir vajadzīga. Un tā noteikti nav, kā mēs tikko runājam, lai kļūdas piefiksētu, vai izrādīt neusticību saviem kolēģiem, vai tie būtu programmētāji, vai tie būtu mazums tie paši arī tehniskie arhitekti, vai arī, piemēram, tamdēļ, ka tas ir teiks grāmatā, vai kāds izdomā, ka klientam vairāk naudu par to jāpiestāda. Ja? Testētāja uzdevums ir tikai vienīgi nodrošināt šo pārliecību par sistēmas kvalitāti. Un tam neesamība testēšanai visbiežāk, diemžēl, ir tā smagākā skola mums, kas mums parāda, kāpēc mums varbūt nevajadzētu šur tur taupīt, vai nevajadzētu attiekties par to tā kā paviršāk. Jo pasaulē mums ir bijuši ļoti lieli un spilgti piemēri, kad pat mazas sīkas, uz ekrāna jūs redzat, liekas nenozīmīgs, kas tur centās ielikt 64 bitus, 16 bitu mainīgajā. Bet dzīvē tas rada ārkārtīgi liels sekas. Un iedomāsimies, jūs esat varbūt tas zinātnieks vai inženieris, kas ir strādājis pie šīs raķetes vai šīs Marsa klimata zondas, un jūs esat pavadījuši ļoti daudz vakarus laboratorijās, un tik tamdēļ, ka kāds kaut ko varbūt nav izdarījis programmatūras līmenī līdz galam, un ekrānā jūs redzat, ka tas viss sadeg pāris sekundžu laikā. Ja. Es, diemžēl, lai varbūt nebiedētu vai neradītu pārāk dramatisku noskaņu par testēšanas profesijas nozīmīgumu, es nesniegšu tādus, faktus vairāk, kur jau tiešām dzīves bijušas uz strīpas, bet tādi, diemžēl, pagātnē mums ir bijuši. Un tas nozīmē, ka mūsu testēšanas profesijā kā tādā nav starpības, ko mēs testējam. Ja, vai tas ir maza aplikācija, kas palīdz vienkārši laikapstākļus redzēt telefonā, vai tā ir tiešām dzīves nodrošināšanas aparatūras, šī programmatūra, kas dara daudz nozīmīgās lietas. Bet atgriežoties varbūt pozitīvā tāda nots, tad testētājiem vai cilvēki, kas domā par testēšanu, kur būtu jāsāk vai kam būtu jābūt. Ja, jo primāri, kā es minēju pašā sākumā, mēs to visu jau daram, mēs to visu jau mākam. Bet kam būtu jābūt to pieliktam klāt, lai varam teikt, mēs esam gatavi šim testēšanas ceļam vai ceļam testēšanas profesijā. Un viennozīmīgi būtu jāsāk to, ka mums jābūt rasam prātam un domāšanai. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam izmērīt tik ātri un vienkārši, bet man būtu ieteikums noteikti pieturēties pie mācībām universitātēs,
jo tas tomēr mums radīs to, vai dos ieskatu pilnai plaknei par tehnoloģijām, kā notiek projekta izstrādes process un kādas ir šīs sastāvdaļas. Testēšanas pamatu, es domāju, šobrīd jau ļoti daudz universitātēs tas ir apgūstams un iemācāms, bet arī pašam nedaudz apgūt, kas ir šīs lietas, ar ko vispār sākt, kādas ir metodoloģijas rīki, testēšanas līmeņi, testēšanas tipi, tur ir ārkārtīgi daudz atslēgas vārdi, bet sākumā nevajag to visu un uzreiz. Atmiņa neatlaidība viennozīmīgi, jo mums ir jāatcerās, kurā mirklī, ko mēs skatījāmies, ko mēs darījām, kur mēs pievērsām uzmanību vai nepievērsām savukārt. Un programmēšanas valodas, tas būtu, lai man būtu vienkāršāk ar Kristu komunicēt par to, ko Kristi ir saražojis un kur varbūt ir kļūda, lai es varētu savukārt atvērt viņas darbu un izpētīt, kas ir tam lācītam vēderā. Un tas ir tikai sākums, bet ceļš tālāk arī uzsverot tieši to, ka testētājs ir tā mazā varbūt šūniņa, kas pieskarās visiem citiem un ņemot vērā, ka testēšana kā tāda ir kvalitātes šurens, tas tomēr arī kvalitātes nodrošināšana visā projektā. Ja uznāk apnikums par to, ka vienā dienā šis manuālie testi par daudz vai automation vai performance vai vienalga, tad ir projektu vadība. Pāriet uz to un vadīt pašiem projektus un pārvaldīt tieši no piegādes viedokļa. Analizēt biznesu, analizēt klientu prasības, jo testēties jau tāpat tur ir. Viņam ir jāsaprot, ko klients vēlas nodrošināt saviem klientiem. Arhitektūra, tur gan pastāstīs mans kolēģis vairāk par tehniskajām lietām, bet tāpatās. Ja mēs redzam to, kā tiek būvēts šis serveri, kā tiek būvēts sistēmas, tagad jau mākonī un viss pārējais. Un arī mums ir iespēja pievienoties, tas pats arī par programmētājiem, komandu vadībām un pie klienta atbalsta, lai gan, kas dažkārt šķiet pavisam tāds, varbūt nepārāk simpātisks profesija vai arī ieņemamais amats, bet klienta atbalsts atkal ir kaut kas palīdz tiem nabaga cilvēkiem, kas vai zvana dusmīgi vai izmisuši, sniegt mierinājumu un palīdzēt. Un nobeigumam tā par testētāju profesiju kā tādu, vai mana vismaz personīga atziņa, ka ja jūs izmācaties un apgūstat testētāju profesiju, tas ir apmēram tas pats, kas pabeigt universitāti ar ļoti daudziem diplomiem. Paldies! Jā, un tad man jautājumi tev būtu, tu teici par to, ka tev pašam ļoti patīk būt par testētāju. Cik daudz nav konfidenciāli? Varbūt tu vari padalīties ar kādu piemēru projektu, kur tu esi darbojies? Piemēri bijuši ļoti, tādi ļoti interesanti gadījumi ir bijuši daudz un dikti. Jā, bet tāds pats spilgtais, protams, vienmēr ir tas, kas paliek atmiņā, ja kaut kas vai patērās ļoti daudz stundas, naktis negulēts, vai atkal savukārt ir izglābts varbūt kāds projekts. Es teiktu tā, tas, ko es gribētu palīties, ir no Accenture, mans pirmais projekts, jā, kas ir ļoti iesēdies atmiņā, jo projektā es ienācu kā testēšanas speciālists, kļuvu par testēšanas procesu vadītāju, un nācās projektu nevis glābt, bet vairāk sakārtot šo procesu no tādas ļoti lielas, milzīgas mašinērijas, spēt viņus sadabūt iekšā mazā procesā, kas būtu uzturams, viegli un tālāk nodrošināms, jo komanda bija plānota samazināšanu. Un tas bija tas izaicinājums, kā saprast, kā to līdzšinējo kvalitāti, ko mēs nodrošinājām visu milzīgo testu apjomu, mēs spējam izdarīt varbūt mazāk, ātrāk un varbūt pat labāk. Paldies. Un kā tu atbildētu uz to pašu jautājumu, ko es Kristē jautāju, kas tad ir visnoderīgākā programmēšanas valoda, ko vidusskolā iemācīties? Vidusskolā? Jā. Vidusskolā tieši. Piemēram, es mācos programmēšanu. Es tāds varbūt no 2000. gada sākumā man ļoti bija mīļš pie sirds Paskals, bet to jau laikam nemāc nekur. Es teiktu tas pats, Java, jo Java ļoti daudz, kur pamatā testēšanas automatizācijā, arī JavaScript, TypeScript, un arī Pythons. Paldies.